Notspiks Bolt zibens spēriens no Notspiks ražotāja. Šodien mēs apskatīsimies šo Bolt sēriju, kur ir divi iespējamie varianti no tēmekļiem. Protams, atvērsim kasti, paskatīsimies, kas mums ir komplektācijā, cik mums viņi ļoti patīk un cik viņi ir loģiska. Salīdzināsim abu divu ierīču specifikācijas. Un, protams, dosimies dabā, paskatīsimies, kāda šīs ierīces izšķirtspēja, kādās distancēs varam mēs strādāt ar viņu. Pats galvenais, ja tu nevar izlemt, kā izvēlēties pareizo termooptiku, seko Premium Optics. Mēs tev noteikti palīdzēsim, un šis jautājums tev kļūs daudz vieglāks. Varam vaļā un skatāmies, kas te mums ir. Kārtīgs čehols ar rokturīti, un tad varam vaļā. Ieraugam to, ka šeit ir liela aksesuāru nodalījuma kabatiņa ar āvējslēdzēju. Tad mēs atrodam mikrošķiedras drāniņu, siltie tēmeklīši, kurus atverot vaļā, viņi uzsilst atmosfērā. Protams, mums arī ir manuālis ar visu garantiju. Te mums iekšā pats aparāts. Aparātam nenāk līdz krošteini. Te mums ir okulāra gumija. Šim modelim tātad skrūvējās klāt. Mums ir divi akumulātori 18650 un ietilpība mums ir 3850 mAh, tā kā gan jaudīgi. Tad mums šeit ir visdrīzāk lādētājs, kā te virsū rakstīts. Jā, tātad te mums ir C-taipu lādējums lādētājs. Galvenais mums ir displejs, lai mēs redzam, kādās miliampēros mums salādē un kad mums akumulātors ir pilns. Kas man patīk šeit redzēt, ir akumulātoriem tādas kabatiņas līdzīgi tā kā munīcijai uz glustobu ieroci, ja, lai nemētājās pa čehliņu. Ko, ķeramies klāt un salīdzinam abus divus tēmekļus. Bolt sērijā mums ir divi tēmekļi. 25 mm objektīvs ar 256 pikseļu daudzumu pa horizontu un lielākais 35 mm objektīvs ar 384 sensoru. Sensoriem abiem diviem ir smalkais pikseļu izmērs 12 mikroni un objektīva aparatūras un fokāla attiecība ir viens. Abiem diviem 20 mK, kas patiesībā priekš tik maziem sensoriem un maziem objektīviem ir gana daudz. Principā tā arī tā vienīgā atšķirība. Svars šiem te ar akumulātoriem ir 880 grami 35 mm lēcei un 870 grami 25 mm lēcei, un tas jau ir ar bateriju. Korpus tiešām gana glīts, pārdomāts. Te mēs tad varam regulēt objektīvu asumu. Šeit mums ir attāluma mērītājs, tēmeklim arī ir balistiskais kalkulators, ko mēs varam veiksmīgi izmantot. Ļoti interesanti, kas man patīk, ko Notspiks izmanto saviem tēmekļiem, ir šī te C-taipa pieslēguma vieta. Ja? Mums nav jānoņem vāciņš nost vai jātaisa kāds gumijas korķītis. Ja? Mēs šeit vienkārši pagriežam un tad tiekam pie C-taipa klāt un tad varam pārnest video vai salādēt akumulātoru. Tad akumulātori mums ir 5000 mAh iebūvētais. Un komplektā nāk līdzi 18650 elements ar 3800 mAh ietilpību. Esmu fans tām optikām, kam ir divi akumulātori, ja, jo pārsvarā elektrība beidzās viskristiskākajos brīžos, ja, un tad mums vienmēr ir rezerves variants. Augšā mums tātad ir enkoders ar ērtu regulēšanu, tad te mums ir menu, te mēs varam mainīt palielinājumu, iet izvēlē, gaišumas kontrastus un visu pārējo. Un attiecīgi kreisajā pusē tad mēs skrūvējam nost vāciņu un liekam iekšā ārējo akumulātoru. Uz okulāra mums ir ieslēgšana, mums ir video, foto un šeit mums ir attāluma mērītājs. Okulāra gumija mums noskrūvējās nost, un te mums ir ekrāns, ja tad dienas laikā droši vien, ka mums nav nepieciešama šī te silikona distances gumija tumsā, lai mums neizgaismo seju. To mēs varam veiksmīgi izmantot. Ekrāns šeit ir 1024 uz 768, tā teikt ar ganu lielu izšķirtspēju, sevišķi pie šāda sensora, lai mēs viņu varētu ieraudzīt, apskatīt, izvērtēt un tā tālāk. Es domāju, ka pie tādiem sensoriem lielāka displeja diezgan ir vajadzīga, jo tāpēc, ka katrs pikselim iedomāties, cik vienam pikselim šeit jābaro pikseli šeit. Un vēl, kas ir forša lieta, ja mēs tulkojam to Boltu, tā teikt, latviešu valodā, tas ir zibens spēriens. Un zibens spēriens ir arī cenā, jo 35 mm objektīvu mēs varam dabūt zem 2000 eiro, tad iedomājieties, mums ir attāluma mērītājs, balistiskais kalkulators un pietiekoši laba bilde. Cena atšķirība šīm te optikām ir 700–800 eiro. Tas īstenībā ir gana daudz. Jāiet dabā jāskatās, lai mēs saprastu, vai ir vērts ietaupīt vai ņemt lielāko lēcu, cik mēs tālu varam izšķirt mediumos zvērus, it sevišķi mazos plēsējus, meža cūkas, turpina sekot, skatīties, un mēs centīsimies atbildēt jums uz šo jautājumu.
Esam atkal atpakaļ. Jā, no dziļiem sniegiem un augstiem vējiem. Jautājums varbūt tev uzreiz ir, ko tu vari pateikt par ierīcēm, kas tev patika, kas likās labi, kas likās varbūt netik labi. Tavs, viedoklis. Nu, jāsaka tā, ka jāsaprot, kad, kā saka bolts, jeb zibens spēriens, latviski būtu dizains ļoti glīti nostrādās. Tas man tiešām ļoti patīk, jo tāpēc uzreiz jau tu ierīci. Saka, nedodies vispirms uz mežu viņu testēt, vispirms paņem rokās un paskaties, vai tev viņi patīk. Te viss ir pietiekoši pārdomāts ar gan dioptriju, ekrānu, okulāru, gan ar augšējām pogām. Ja rāmīti var sajust, arī tad var ar visiem cimdiem tik galā ar pogām. Ļoti patīkams encoders, ļoti forši strādā. Ja. Tā vēl arī kas ir forši, kad šādam nedārgam termotēmeklim ir iebūvēts akumulators. Reizēm ir tā, kad ir tie apstākļi, kad vajag nepārtraukt ierīces darbību. Jā, ļoti foršs, tiešām padomāts, ergonomisks, viss ok. Tur, protams, objektīva fokusētājs, te mums ir pie paša objektīva, mums ir vāciņš, jā. Nu, tad viena lieta, protams, tie attālu mērītāji var reizēm nenostrādāt, ja mēs šādi te turam roku. Nu, tas ir, kas der atcerēties, ja, un apakšā mums attiecīgi stobrs traucē, tad abas divas procesus gan esam regulēt, gan attālu mērīt varbūt neizdodās, ja. Bet tā, viss kārtībā, ļoti labs aparāts un pats galvenais par ļoti pieņemamu cenu. Objektīvi klasiski, 1.0 F-faktors, tā kā viss kārtībā, tikai jāskatās, kur tad mēs varam ieraudzīt, ja. Un tad, lai saprastu, vai ir atšķirības viņiem abiem diviem, no sākuma uzspēlējam spēli, gan priekš viestura, gan priekš jums, vai jūs varat uzminēt, kurš tēmēklis. Skatāmies pirmais. Nu jā, nu tad pa kreisi mums būs 25 mm lēts un pa labi būs 384. Sanāk, ka pa 25 ir pa labi un 35 ir pa kreisi. Wow! Kādēļ tā? Labs jautājums. Kuram bija lielāks palielinājums sākotnējais? Abiem ir vienāds sākotnējais palielinājums. Kāds? 3,5. Ok. Nu jā, tad varbūt neveiksmīgs stopkadrs bija, tāpēc, kad tajā stopkadrā, ko pēc kā es skatījos, bija tā, ka likās, ka pa kreisi ir izplūdes vairāk. Bet, nu, katrā ziņā, baigu atšķirības 50 metriem absolūti ieraudzīt nevar. Jā, tad, ja skatās esi rulli, tad labais ir šokāk trofeja izvērtējumi. Savukārt ar to 35. var redzēt aplaistos žuburus un tā kā masu vairāk var saprast. Ja gribiet 50 metros iegādāties, tad jāņem lētākais. Tikai tālāk uz nākamo uzmini, kurš ir īstais. Divkāršīgs palielinājums, ja? Jā. Nu, ja pa labi ir 256 un 25, tad pēc pikseļiem var redzēt, jā. Un tas ir 50 metriem, jā? Tas bija 50 metri, un šis ir 300 metri. 300 metri, jā. Nu, arī skaidrs, pa labi būs 25 un pa kreisi 35. Jā, pēc kāds tev? Es vienkārši skatos pēc pikseļiem. Viens ir vairāk tāds... Graudēnāks, jā, un vienkārši tā būtu bilde vienā no 384, otram no 256 būvējās, no? Tā kā, pirmo tu neuzminēsi. Nu, tāpēc, ka tu noliki ne tajā vietā. Tu nopauzēji, tā, kad bija notrīcējusi roku un izruglējusi fokus. Ļoti manim grib, es taču neesmu dakteris. Treners varētu šajā gadījumā nošmācies. Tur vienā nebija noruglējis fokus, un es jau padomāju, ka tas ir šā šokā bilde. Ierakst komentārā, vai tu uzminēji visas trīs. Ejam tālāk, tad skatāmies par 50 metros un apskatāmies, kā divi rāda dažādi dzīvnieki, dažādi palielinājumi. 50 metri. Pirmais palielinājums 3,5. Jā, interesanti, kā tas algoritms tur strādā, jo redzi, ka tas algoritms liekas, ka tam 25-niekam drausmīgi cenšas palīdzēt iezīmēt tās līnijas, vai ne? Nu, tad jūt, kad vienkārši atsimredzot, tas sensors tā nevar pavilkt, tad viņš tā kā iezīmē atsevišķi tādu baltu līniju apkārt temperatūras starpības. Tas ir diezgan interesanti. Droši vien, ka tas palīdz. Jautājums, kā tas izpaužās, ja mēs skatāmies uz siltumu. Arī iezīmējās. Iezīmējās, jā. Viņš tā kā saprot, kas ir tas atšķirīgais objekts, un tad atsevišķi viņu izceļ. Svarīgi mums ir minēt šeit to, ka tajā dienā bija sniega. Jā. Bija reāli slikti laikapstākļi priekš termotestēšanas. Jā, es teiktu katastrofāli. Jā. Man liekas, kad mēs tajā dienā gribējām melt citas produktus, vienkārši mēs sapratām, ka mēs vienkārši viens otru sākam neredzēt. Un tad sapratām, ka jāmet miers. Un arī tas, ka, teiksim, tas mūsu uzdevums nav cukuru ausīs visiem bērti, bet vienkārši reāli tādos kaujas apstākļos, liels mitrums, liels vējš, varbūt sniegs, nokrišņi. Galvenais termo reālā bilde parādās ap nulli, zem nulli, bišķiņ virs nulles. Un tad tu arī saproti, kā tur viņi rāda. Un te ir siltums. Nu jā, tas pats efekts ir. Kā palīdz tam mazajam. Tā kā iezīmē vairāk kontūrus, bet paskatīsimies, kā strādā tas algoritms uz lielām distancēm, vai viņš tam 35-niekam arī palīdz. Bet jā, viss ļoti skaidri saprotams.
tur neko vairāk nevar vēlēties. Nu, labi, un 50 metros, piemēram, tavs viedoklis, tad ir vērts kaut ko mainīt vai ir vienalga? Ja liek virsū uz bisītes vai ne, tad noteikti jāņem 25, tas 35 absolūti nav vajadzīgs. Tie neko nevar ieraudzīt atšķirīgi. Nē, tad uz 100 metru reku tev ir salīdzinājums. Tagad jau jāredz kaut kādām atšķirībām, ja. Un kas bija redzis jau pašā sākumā, kad tas sniegs 25. lēcē baigi ietekmē. Redz, kā viņš sataisa visu, viņš sasmērē, bet interesanti, ka 35. un lielākam sensoram viņš nesmērē tik ļoti. Īstumā diezgan labi arī caur visu sniegu iet. Jā. Acīm redzot, viņam vairāk piksīļus, ko atsaukties un kā būvēt to bildi, bet kas ir labā lieta, kad arī abiem diviem redz ragus. Redz, es teikšu, ka tiem 35 ļoti labi redz 100 metros. Un arī, kas ir izteiksmīgi, mēs iepriekš skatoties Lumijas sēriju, konstatējām to, kā ir 384. sensors, 35 lēts. Mēs redzam fonu aizmugurē. Savukārt 256. ar mazākām lēcām, tad tas fons sāk pazust jau. Bet es galvenais arī minēt, kad tie cilvēki skatās, kad šeit tiešām bija sniegs, viņš bija daudz, bija mitri laikapstākļi, un iespējams, ja nebūtu mitri un būtu sauss, tas 25. labāk sev parādītu. Man patīkās, ka 35. caur visu šo sliktiem laikapstākļiem ļoti labi sev parādīja. Un tad siltums. Un interesanti, kad ir, pieņemsim, uz foliju dzīvnieki, 25-niekam sagāja vienā fonā kopā, vai ne? Bet, ja paņem siltumu viņš gan kaut kā iznes laukā un to fonu notušē. Un te redzēs atšķirību. Nav tik traki. Izskatās pilnīgi mierīgi laikapstākļi, vai ne? Viņš tā kā šķiet, ka nomierinās. Jā, tas arī jāsaprot, ka, teiksim, tur siltuma mums ir daudz lielāka temperatūras atšķirība. Tur būtu interesanti nomērīt tādos trakos laikapstākļos, kāds ir folija temperatūra un kāda būtu atmosfēras. Es domāju, ka tur ir zem grāda varbūt tikai starpība, bet sevišķi spēcīgs vējš ir. Bet arī, jā, pietiekoši un ļoti visaprotams. Jāsaprot, tas ir Norvēģijas eņasuns. Tas nav, visi domā, ka tas kaut kas liels, tā kā alnis, ne, tas sunīts ir bišķiņ lielāks nekā somu špics, ja, un mazāks nekā Krieva Eiropas laika. Jautājums tev tad varbūt uz tiem līdz 100 metriem. Abi divi dara, jā. Ņemam uz 100 metriem 25. Absolūti aiziet, jā. Viskātībā. Vēl arī tas, kad jāsaprot, ka termooptikas ir pārsvarā izmanto naktīs, jā. Naktīs mēs varam medīt meža cūkus, ienocviņas lapsas, jā. Tam uzdevumam viņi pietiek abi divi, jā. Ejam tālāk 200. 200 metri, jā. Jā, 200 metri, redz, kā tas 384. sensors, pat var redzēt logotips virsū uz tā folija. Krietni labāk un pārliecinošāka bildi ir, un te mums tāds jau troksnīts rodās, bet arī paskaties siluets, kā var redzēt, tā kā kakla daļa atšķirās, briežu govīgi un briežu bullim, ja. Tur jau, zini, kā, ja tam bukam nolaistu galvu un piezīmētu asti, tad jau izskatītos pēc vilka, ja. Bet labi redz. Tā ir tā kā ir, bet, ja iznāk ārā mūža kuilis un kuiļus tagad ir zelta trofeja, es domāju, pilnīgi noteikti grūtāk nomedīt nekā zelta briedi, tad es teiktu, ka mierīgi pa to kuili var, un arī pa pērno, kas ir pirms cūku mammas, arī mierīgi var šaut. Reku, tu parasti saki pa tiem mazajiem plēsējiem. Tad jāsaka 25-niekam jau tur ir auzas. Tur var būt divas, nezinu, tur šitās melorācijas apku vāka divi aptuveni. Aptuveni tā, jā. 35-niekam redzi, kas ir jāsaprot, kad arī dabā tā būs, kad tur zāle ir priekšā. Tie lapsai ir būs zāle priekšā, bet to asti var saprast. Ja tā lapsa mums kustētos, es domāju, ka var vienkārši zīmēt ar apsi. Apsis var būt gan ienodas, gan lapsi šobrīd. 200 metriem tas parādīšu siltumu arī? Jā, divreiz uzliekam to seškārtīgo palielinājumu. Un tur jau var redzēt, kā tam 25-niekam jau tā bilde diezgan aizpeld un īstenībā ievērojiet, no cik pikseļiem, teiksim, uz 9-kāršīgo sastāv tas sunīts. Tur nav īpaši daudz informācijas, tā. Ja tev arī tāda, pieņemsim, pērnais sīvā, rūkšis, tad pa kuriem tu trāpi viņam, tad ir tāds un sevišķi tiem rūkšiem tas ziemas akots ir tāds, kad pārsvarā ir tas bieži gadījumi, kad asinspēdas suņiem jāiet meklēt, tāpēc, kad viņam tā vilna izskatās lielāk nekā viņš apakšā ir. Tad tur ir tāds moments. Bet 35. izstāst, ka tu varētu vēl šāvienu veikt. Ka tu vari saprast, kas notiekas. Jā, ja ir labs atbalsts un var noturēt, tad... Tavs viedoklis tad uz 200 metriem, tas 25-nieks vēl turās, vai? Zelta kuili, mūža var nomedīt, jā, bet pa visiem pāriem mazākajiem, tad es domāju, ka tur jau ir jādomā vai jāgaida, ka tas kuilis atnāks
tuvāk, vai varbūt nākamais tonīts pēc 100 metriem, tad var iekāpt nākamajā trepē. Un tad reku 300 metri ir. Bija interesanti, ka tas sniedziņš arī paliek vien stiprāks un stiprāks. 25. gan vispār jau vairs neredz. Nu, jāņem vērā, bet, ja tāda rukšu kolona skriet pa lauku, viņu pamanīt noteikti varētu. Bet kāpēc mums šeit ir gaišs, mēs uzlikām otrādā fonu? Jā, mēs uzlikām, kad ir gaišais ir augsts. Nu jā, un pamanīt viņus varētu pamanīt kaut kādu kolonu, bet, paskaties aizumā līdz galam, tad tur ir ciplanētieši NLO jau. Jā, un arī izteikti tāda ļoti viņojoša bilde. Pikseļi parādās uzreiz, tu redzi. Tu izskatās, ka tam algoritmam panika ir kaut kāda, ne? Viņš mēģina pagaidi, ko tagad man izdarīt un man parādīt, ja? Kur līnijas zīmēt, jā. Bet 3.5. Viss kārtībā, zelta kuilis ir rokā, es domāju, kad, jā. Pirmkārtām šeit ir balstika arī iekšā, attālu mērītāji šeit arī ir. Izmēr attālu mērītāji diezgan veiksmīgi mums rādīja visu laiku, ka mēs izmēģinājām, bet mūsu tas koncepts ir tāds, lai to attālu mērītāju balstiku parādītu un arī aplikācijas darbību. Tur ir noteikti jābūt šautuvē un jāizmēģina ar ļoti precīzi ieroci, lai kaut kādas secinājumus izdarītu, bet tā izdevies, jā. Un tad reku ir siltum arī. Jā, redzīja, šitien arī nokrišņi pazūd, līdz ko tā iekārtai ir iespēja uztvert to svarīgo informāciju, tad viņi to visu atmosfēras troksni tā kā notušē, un arī īstenībā relatīvi tumšāk bildi uzstādījums mēs nemainījām. Abiem ir vienādi viņa pilnībā. Jā, pamanīt, var saprast, teiksim, abos divos, ka tas ir cilvēks par suni, tad 384. vai 35. lēts tas ir izteiktāk, bet tā, kad ar 25. nemanāt, tā arī nevar teikt. Tavs viedoklis par varbūt uz 300 metriem. Un 25. man liekas atkrīt pilnībā uz 300 metriem. Man liekas, tad ir vienkārši jāsaprot, teiksim, ja ir doma medīt jenocuņus lapsas, tos gan var medīt ar balistisko kalkulātoru un arī tajos 300 metros noteikti jāņem 35 ir. Ja tur ir tā, kad ir tikai kaut kādas savi lauceņi, mazie barotavas meža ielokos un mazās pļaviņās, tad ar to 25, teiksim, tā uz meža ruksītes sēdēt, tad pietiek, jā. Viss, protams, arī tāpatām ir, cik ir vēlēšanās iztērēt, jā. Cik viens maksāja, cik otrs? Viens bija kaut kur 1,9 un viens bija 1,2, vai ne? Zinu, kur labākā vieta, kur pastīties. Premium.lv. Tā arī, kā es teicu, jā, 1,9 un 1,2. Tad 700-800 eiro atšķirība. Ir par ko padomāt, par 700-800 eiro, kas mums sanāk. Mums varbūt sanāk kāds labs lietots ierocis, piemēram, vai ne? Vai īstenībā labu dienas optika sanāk par to. Ja mēs nemedījam īpaši tālu, tad īstenībā monolks mums sanāk jau. Turbūt tam, lai Lumī 19, piemēram, iegādātos, jā. Bet atkal ir daudz, kas saka, es nopērku monokli, aizšaut nevaru. Jā. Tāpēc labāk vienmēr pirmo pirkt termo vai nakts optiku, jo ar to tu vari kaut ko izdarīt, ne tikai paskatīties. Jā, iegaloties. Esam izgājuši cauri gan termobildē, esam izgājuši cauri gan arī pašām ierīcēm, kas ir kastē. Varbūt tavs kaut kāds kopsilkums. Kā saka, jau cilvēkiem, kas ir ilgu laiku visādas nakts un termo lietas, kad viņas tikai sāk attīstīties, testējas un skatījies, jā, ļoti patīk, kad ir ļoti labi noformēta ierīce. Tīri tehniski vizuāli, gan pogas, gan viss pārējais, un arī tāpatām manā skatījumā, tomēr to cenu veido, teiksim, cik ir liels objektīvs un cik liels sensors. Un ir forši, ka padomā arī par tām ierīcēm, kam ir mazāk objektīvi, mazāk sensoru, un tas viss veidojums ir tas pats. Man liekas, ļoti veiksmīgs izdevies, un es tiešām viņi ar pērkonu spērienu salīdzina, jo viņam ir kolosāla cena. Tas pats galvenais, tā teikt, var ņemt izmaksā uz gadu vai uz pusgadu, tad nejūt to lielo, bet viņš savu uzdevumu un arī saprātīgām nakts medībām pilnīgi pildi. Ņemot vērā to, kad es tā kā medīju tos mazos plēsējus un man patīk, un arī, kad tu šautuvīt bišķi vairāk pastāīgā, tad virs tiem 200 metriem var izšaut, tad es ņemtu 35 mm ar 384, tāpēc, ka tev vienkārši tas dzīvnieks sastāv no vairāk pikseļiem un tev būs mazāk kļūdu un precīzāk šāviens no tā, un arī vairāk informācijas par to. Es droši vien, kad izvēlētos šo te, šī arī nav slikta izvēle. Bet atkal, ja tev ir turnīts kaut kur un barotavu 500-100 metri, 50-100 metri. Un arī tāpatām, tiem, kam ir 18 gadu, tiem ir tikai bisi, un 21 gadā būs tikai vitņastobra ierocis, tad jāsaka tā, ka, 3 gadus ar šo var ļoti daudz forši pamedīt, un droši vien pēc tam vēl pārdot un piemaksāt un nopirkt pēc tam šo te. Taisnība, vai kaut ko jaunāk, kas jau būs iznācis. Droši vien, es domāju, pēc 3 gadiem jau ļoti daudz, kas būs mainījies, jā. Bet tikai
pasaulē, bet arī termooptikās. Tas gan, jā. Nu, ko tad šos un citus testus skatieties Premium Optikas sociālajos tīklos, apmeklējiet mūsu mājaslapu, un, ja kādi jautājumi, pats galvenais sazinies ar mums. Pastāstīsim visādas knifiņas, interesantas lietas un palīdzēsim tev izvēlēties vispiemērātāko optiku tev. Viesturs jau tev var muldēt daudz un daudz pa visādām specifikācijām un visu, tāpēc labāk sazvanīties, savādāk videoklips nebeigsies līdz rītdienai. Jā, pārāk daudz informācijas, jā. Tad te jau tiekamies citā video. Atā.